Labdien! Šodien pie mums viesos ir operdziedātāja Sonora Vaica. Noteikti jūs visi viņu pazīstat, un man bija tas gods viņu satikt vienā pasākumā, kurš notika Ķīnas pārstāvniecība, kā viņa saucās, jā. Un tad man ienāca prātā, kad Sonora varētu piedalīties kādā mūsu šajā video raidījumā un pastāstīt mazliet par sevi, ko viņa šobrīd dara, kas viņu aizrauja. Kā tev iet? Paldies, Māra. Labdien visiem. Man iet ļoti labi. Šobrīd tāds intensīvs darbs pie Artura Maskata operas Valentīna, kas tiek iestudēts kā operetes teātra produkcija. Šobrīd ir gandrīz tieši mēnesis palicis līdz pirmizrādē, un ir ļoti spraigs darbs ar filmēšanām, ar mēģinājumiem un tādām jaunām idejām. Filmēšanas kāpēc? Filmēšanas tāpēc, ka mēs taisam šo operu tā kā monooperu. Respektīvi, es izdomāju, ka es visu to operu dziedāšu viena pati, kopā ar nelielu daļu no radiokora, koristiem, un Kārlis Rutentāls palīdzēja visu norganizēt, tā kā viņus ierakstīt kā kori. Jā. Ar ierakstu. Jā, tie būs vēl kas dzied, un Kārlis arī vēl dziedās, un pārējie ir video tēli, vai tie, kas uz skatuves. Mums ir Māris Žagars, būs pianists, Gidons Grimbergs būs Ģima, kas ir viens no tiem galvenajiem tēliem. Viņš arī tēlos, bet es pa viņu dziedāšu. Viņš vienkārši būs kā arī tēls un spēlēs violi, jo Ģima bija mūziķis. Un Inita Āboliņa, akordioniste, viņa spēlēs akordionu un spēlēs arī Elzu, kas būs tāds vēl viens tēls, kas ir operā, kura bija domājis, ka tas Ģima apprecēs viņu. Un viņi ar saviem pārdzīvojumiem, tad mēs tajā video atstāsim Valdi, kas mūsu variantā ir Māris Pūris, stepadejotājs, kurš ļoti daudz stepos. Es arī nedaudz mācos stepu. Es mācījos gan pie Māra, gan tagad Ieva Kemblera man uzliek. Mārs šobrīd ļoti aizņemts, un mums ar Lievu ļoti laba sadarbība ir. Jo es jau neesmu tāda dejotāja, bet viņa man tā bērnišķīgā veidā paskaidro, kā to stepu varētu vispār nodejot. Un es te tagad tā mēģinu, redzēs, kas no tā visa sanāks. Un tad ir aktieri, kas ir ierunājuši arī lomas, kuras es sapratu, ka, tādā monooperas variantā nav vajadzība ievest viņus kā darbojušos personos. Tie būs Šucmaņi, Sigurds Neimanis un Ģirts Ķesteris, kas būs tēvs. Es pat arī tēlošu māti video ierakstā, un pat jāsam arī Alma, kas ir katoliete, kas palīdzēja sameklēt mājas Valentīnai tajā brīdī, kad viņa bēguļoja. Man šī opera iepatikās jau tad, kad viņu uzveda, 2012. gadā operā Normans mājās viņu spēlēja, un es saprotu, ka tur ir kaut kāds tāds garš, un tas viss stāsts, ja, un tā ir patiesa Valentīna Freimana, kinozinātniece. Tas bija tik ļoti kaut kā aizraujoši, un tā doma man visu laiku kaut kur karājās gaisā. Kad vajadzētu uztaisīt, bet tad tu producēji viņu vai? Nē, es neproducēju. Producēja Aga Jozoliņa Kazlovska ar operetes teātri. Un mums bija tas lockdowns, tad mēs parotiļājāmies mājās ar cilvēku balss telefonu, uztaisījām kā monooperu. Viņi rakstīja tā monooperu, un tad iepatikās, un tad mēs saprotam, ka gribam vēl kaut ko. Un tad tā kā mēs vienreiz ar Initu Sipunovu, ko taisīja viņa ģeniāla scenogrāfa ir, un taisījām kopā to cilvēku balss telefonu, sākām domāt, ka vajadzētu vēl kaut ko. Un tad ienāca prātā šī te doma. Es sagādu, ka lielā formātā mēs nevaram to uztaisīt. Tur ļoti liela kori, orķestri un daudz cilvēku, bet es saku, taču pārtaisīsim monovariantā, un tā mēs visi tagad mūziķi paši pārtaisam. Arturs to ir akceptējis. Nezinu, kā būs. Izklausās tiešām ļoti interesants projekts. Jā, Aivars Krensmans arī būs kā vecais saimnieks.
Bet jums jau īsti nav māju, laikam, operetei kā tādai. Nav, un mēs šobrīd to visu projektu patreiz taisam manā dzīvoklī. Un pagaidām mums pietiek, uz tādām caurlaidēm Agija mums iedos lielāku telpu, kur viss jau vairāk izstaigāt. Pagaidām mēs tā nosacīti staigājam un mēģinam. Bet ir vispār... Cilvēku balss telefons vispār tikai pie manas dzīvoklī tika uztaisīts. Kaut kādas izredzes, kad kaut kā šis operetes jautājums varētu tikt risināts nākotnē vai kā? Agija ļoti ieinteresēta tajā visā iet iekšā, un cik es saprotu, tad Ogri ir ļoti nākus pretī. Ar Ogres mēru, kas, cik es saprotu, ir ļoti, ļoti pretīm nākošs. Es domāju, ka tā sadarbība noteikti novedīs līdz galam. Es neesmu īpaši informēta par visu to, kas notiek, jo mans darbs ir dziedāt, un šobrīd arī man ļauj arī režisēt, par ko es viņai esmu milzīgi pateicīga. Patīk. Jā, man ir iepaticies. Un līdz ar to tā ir tāda man iespēja. Jā, man patīk šīs te mazās formas, jo tam neprasa lielas telpas, kur var visu to salikt un tad aiziet uz lielām telpām to parādīt. Tāpēc tā... Bet jūs jau esat iecerējuši, kad viņi iet gaisā? 17. aprīlī Vefā. Kā visi mīļi aicināti. Skaidrs. Un tad jūs esat par cik tāda kompakta grupa droši vien, ka jūs varat brīvi pārvietoties pa Latviju un tam līdzīgi. Jā. Kaut gan šobrīd es teikšu, ir diezgan grūti, jo tās finanses jebkurā gadījumā ir tik, cik viņas ir. Un varbūt tā daļa cilvēku, kas bija tāda tendēta uz klasisko mūziku, viņai šobrīd sakarā ar visiem ekonomiskajiem apstākļiem nevienmēr ir tās iespējas. Līdz ar to varbūt tā daļa no tiem cilvēkiem, kas agrāk darīja tās pilnās zāles, viņa šobrīd nav tik daudz. Ja, bet kāpēc es domāju, ka nav sarakusi tā klasiskās mūzikas cilvēku ieinteresētība? Tāpēc, ka līdz ko ir labdarības koncerti, tā zāles ir pilnas. Pat baznīcas viņas ir pilnas, līdz ko izsludina labdarības koncertu, viss ir pilns. Un līdz ko ir pa biļetēm, tā ir grūtāk to zāli piepildīt. Es domāju, ka tā ir visa šī situācija, kas šobrīd ir. Ja, jo cilvēki nav zaudējuši interesi. Un daudz prasa, kad varētu būt un vai ir iespējas kaut kādas ielūgums. Un Agija jau ir ļoti cenšās dot ielūgumus, bet viņi arī nevar visu izdot ielūgumos, jo viņi jau tā savādāk nevar apmaksāt mūsu. Protams, skaidrs, ka ir ieguldīts darbs, ir produkts, un par to ir jāsaņem nauda. Un, protams, paldies Kultūra Kapitāla fondam, ka viņš ir šo projektu Agijai atbalstījis. Jo tiešām ir ļoti grūti bez atbalstiem. Es īstenībā nesaprotu, kā Agija vispār šos projektus visus var paveikt. Man nav skaidra vispār tā producēšanas puse. Tas ir talants. Jā, tas ir talants, es teikšu tā. Jā. Jo es nezinu, kā tas ir iespējams. Pašreiz tas jums vienīgais ieplānotais koncerts ir Vefā vai vēl kāds? Vefā pēc tam ir operetes 10 gadu jubilejas koncerts. Tad ir martā, es tagad melošu, kurā, man liekas, ka bija 27. Daugavpilī. Ir lieldienu koncerts ar Stabat Mater, brīnišķīgo Daugavpils orķestru un diriģentu. Šobrīd arī tā lielāka, pēc tam ir maijā, bet tāds līdz aprīlim tā. Labi, tas ir tā, ka tavā tiešajā profesijā, ko tu dari, bet es sapratu, ka tu arī māci jauniešus vai jauno dziedātājus. Jā, es mācu Agijas meitu, es muzikas vidusskolā. Man jāteic, brīnišķīga skola ar ļoti jauku direktoru un ļoti jauku kolektīvu. Un, jā, es nebiju nekad domājis, ka es mācīšu, un nav tā, ka es teiktu, ka tas būtu tas, ar ko es vēlētos nodarboties. Es tādu bišķi egoistisku noskaņojumu, jo man patīk pašai darīt. Man patīk pašai dziedāt, pašai kaut ko analizēt un tā, bet es labprāt padalos kaut kādās meistarklasēs ar mācīšanu, un ir man
meitenes, kas arī dzied ārzemēs, kas mācījušās sagatavotas uz augstskolām. Un tagad tā, ko mēs gatavojam, tā ir Patricija, Agijas meita. Un man ļoti patīk, kā viņa progresē un ļoti uzcītīgi. Un, viņa arī konkursus ir novinnējusi. Ja, viņa tiešām ļoti ātri mācās. Protams, ne bez mātes atbalsta, ja, jo viņa ļoti, ļoti pievērš uzmanību saviem bērniem. Arī dēlam, kurš ir aktieros iestājies, Henrijs. Tā kā, jā, mums tur veidojās tāda mazliet ģimeniska tā sajūta, ja. Initai nāk arī šajā produkcijā viņas jaunietis klāt. Marks, kas palīdzēs filmēšanas darbiem, kurš jau arī cilvēku balsīt telefonā to darīja. Es nāku iekšā ar savu dēlu, arī Adamu, kurš palīdz filmēšanā, un man ar idejām, ko režisēt, jo viņš jau mācās režisoros. Kur viņš mācās? Kultūras akadēmijā, 2. kursā, filmu režisoros. Līdz ar to viņam tā daļa ir daudz saprotamāka, jo filma tā ir pilnīgi cita struktūra, pilnīgi cita izkārtojuma un cita noteikuma. Ja. Es esmu vairāk pieradusi pie tādas skatuves, tieši operas, ja, to izpratni par to, ko var uztaisīt. Un es vienmēr smējos, ka es pieļauju, ka režisoriem taisīt operā varētu būt grūti. Jo, ja viņi taisa filmu vai kā teātri izrādi, viņi izvēlās aktierus atbilstoši tēlam. Operā viņiem šo iespēju neviens nedod, jo būs tas tēls, tā persona, kas var nodziedāt šo lomu. Līdz ar to nekādas tur izvēlēšanās nav. Dubls divi arī nebūs. Dubls divi nebūs. Ja? Un es šo te atkal, tā ir tā mana sfēra, kuras saprotu, kad es esmu redzējis, kā ļoti daudz izcili režisori sakārto šo te sākotnēji nesakārtojamo tēmu. Viņi atnāk un viņi, tā opera režija, tā ir tāda specifika, ka tu aptuveni izdomā, ko tu darīsi. Bet, piemēram, ārzemēs, tu nezini, kāds tas cilvēks atbrauc, un tev ir tagad iedota šitāda komanda, ja, un tu saproti, ka ir cilvēki, kas nekustās vispār, bet viņi ģeniāli dzied. Ja? Un tad ir tie, kad tu vēro, kā tas režisors dabū no tā cilvēka ārā, un kā viņš, piemēram, to defektu pataisa pa efektu, tas ir fenomenāli. Jo operā tam režisoram ir jābūt divreiz vairāk tai izdomai, jo viņš saprot, ka var gadīties situācija, ka tev tas solists nenāk pretī pilnīgi nemaz. Ja? Un tad ir, protams, tie varianti, ka vienā situācijā bija ģeniāls bass, viņš šobrīd arī Laskalā daudz dzied un itālis. Viņš nekustās. Tas bija viņa sākuma posms, kur viņš vispār, bet viņš var tikai nostāties tradicionālā, tā teikt, mūsu pozā. Salikt rokas. Jā. Un viņi ielika ratiņkrēslā. Un viņi pielika klāt, un tas tēls tik ļoti no tā ieguva, jo visu to lomu nospēlēja tas cilvēks, kas viņu stumdīja. Ja? Jo viņš tur ielika skarbo, viņam tikai pateica sēdēt tādā pozā, un tas, kas tajā ratiņkrēslā, tas saka, mans kungs tā domā. Ja? Un tad ir visi šie varianti, kā to izanalizē un kā to dara. Un tad viņš bija arī, tas režisors nebaidījās no viņa, jo dziedāja viņš ģeniāli. Viņš ielika arī bohēmā viņu. Un tad mēs domājam, kā tad viņš tagad? Viņam iedeva to tēlu, ka es te varens liels, ja? Un beigās, kur tā Mimija jau ir nomirusi, viņam teica, tagad sēdēs krāsnes un vienkārši grauz nagus. Jo viņš vispirms tam bija liels varens, un tagad viņš ir nobijies, un kamīns, kurās viņš sēž un grauž nagus, viņš nesaprot, kā viss reaģēs, jo viņi jau ir nomirusi. Kā lai tagad vispār tam pasaka tam Mimī draugam, ja, kad viņi ir nomirusi, Rudolfam. Ja. Un tas tā nostrādā. Tieši šie tie saspringtie cilvēki, kurus tu nevar izbīdīt, tieši tā pēdējā situācija, tas ir, principā, labākais kadrs, kā tagad varētu teikt, ja, no tā viss, kas ir. Jā. Un tā ir tā māksla, kas man ļoti patīk, kā tu vari to, kas liekas neiespējamais variants, izbīdīt pa pilnīgi ģeniālu atrisinājumu tam visam. Super.
Jā, ierunājies par kādiem, nu, teiksim, arī māksliniekiem ārpus Latvijas un tā tālāk, un es sapratu, ka arī tu esi daudz ceļojusi un dziedājusi dažādās citās valstīs. Jā, bija laiki, ka es daudz dziedāju. Mans pirmais ārpus Latvijas teātris, es, protams, mīlu ļoti savu Rīgas teātri, jā. Protams, gribētu tur vairāk šobrīd dziedāt, bet, nu, ir tā kā ir. Un otrs mans mīļais teātris bija Klagenfurte, kas nav īpaši liels, bet tur bija ģeniāls režisors, kurš kaut kādā veidā man kļuva par tādu tā kā režisoru tēvu, ja, ka es sapratu, kā viņš analizēja. Viņš taisīja pirmo reizi Traviatu, un es ar viņu arī taisīju to Traviatu kā operu. Viņš bija drāmas, un tad viņš saprata to sistēmu, ka tur kaut kas nestrādā, bet kad ir jātiek galā ar to, kas strādā. Un principā viņš arī taisīja uz mani ļoti daudz režijas pēc tam. Jums kaut kā ļoti nolasies. Es pat nevaru teikt, ka mēs būtu bijuši kaut kā ļoti lielos draugos. Jā, viņam bija dzimšanas dienas, mēs tāpat šādi Facebookā sarakstamies ar viņa sievu un meitu, kas arī šobrīd ir aktrise. Bet viņam bija tāda kvalitāte, ka viņš mācēja vienu skatu apskatīt ļoti divējādi. Ir, piemēram, nenormāls skumjš brīdis, kad tev vienkārši liekas, ka tev tūlīt asaržīt, bet notiek kaut kas tik komisks tajā brīdī, ka tu saproti, ka tas padara to lietu tik vēl sāpīgāk, un tu smaidi un saproti, cik tas ir cilvēcīgi. Ja? Viņš iedod to, kad ir tā divējādais, tas saprot, tā ir tāda cilvēcība tajā visā. Ja? Un atkal otrādi, kad ir kaut kas tāds ļoti smieklīgs, viņš iedod tādu, tu paskaties. Un tā sajūta ir tāds, tu paskaties, kāpēc tas tā notika. Ja? Un viņam visu laiku tās divējādās sajūtas, bet viņam vajadzēja, lai to nospēlē. Ja? Un tāpēc man īstenībā ļoti patīk tās režijas, kad man ir pilnīgi vienalga moderns, nemoderns, klasisks kāds. Ja? Bet kad teātris iedod sajūtas, kad ir tās sajūtas un kad ir tā atpazīstamība, kā dzīve strādā, jo tā dzīve citreiz daudz interesantāk, viņi nospēlē tādu, kaut kad tur bija mani jaunieši atraduši YouTube viens jauns vīrietis, kuram, laikam, viņš ir nomiris ar vēzi vai kaut ko, un viņš ir ierakstījis pēc tādu audio ierakstu, ka tā, ka viņi nolaiž tajā zemē to zārku, ja? Ka lai uzlaiž, un ka viņš tur dauzās, ja? Un viņš saka, laižat man ārā, ko jūs te visi muļķojaties, ātri tas ņemiet man ārā, ja? Ja? Tad šīs te brīdis, tāds, viņš vienkārši zināja, ka viņš nomirs, tāds. Jā. Un kā tas strādā, ja ka visi jau tur noraudājušies, un tagad šitādā brīdī ieslēdz šito tārsbietis un no šitā. Kaut kas tāds aptuveni. Es domāju, šoks būtu īstenībā arī zināmā mērā. Nē, tie cilvēki, kas tur sanākuši, viņi, protams, zina, ar ko ir darīšana. Viņi zina, ko viņi norok. Ja? Bet tā tēma jau. Cepur nost šī džentlmeņa priekšā. Jā, un par to ir tā tēma. Un tā jau ir tā dzīve. Mums tikai liekas, ka tā dzīve ir tāda. Bet es vienmēr jau saku arī par to, ka es to psiholoģiju studēju un brīžam skaties uz tiem lieldarbiem, kas ir opera, romāni. Viņi jau viss īstenībā notiek tikai tāpēc, ka ir kaut kāda kļūda. Ja? Ir notikusi kļūda un cilvēks ir norēģējis savādāk. Ja? Piemēram, Rigoletto. Ja? Tas Džildas tēvs, kas ir āksts, pats Rigoletto, viņš grib nogalināt to ģūku, kā viņas sauc, hercogu. Jā. Tā meita ir iemīlējusies, un viņi saprot, kad viņi izdzird to sarunu, ka tagad tas Parafučils ar Magdalēnu viņu galinās, un viņa ies mīlestības dēļā mirt viņa vietā, ja? Kas viņai lika tur būt pie tās būdas to sarunu noklausīties, un kas viņai liek iet viņa vietā mirt, ka viņš nemaz viņu nemīl, ja? Bet tiešām tādi gadījumi ir, ja, kad uzupurēs priekš kam. Ja? Ej pabrīdini,
vienkāršākais variants. Aizskrien pie tā hercoga, pabrīdina viņu ne šodien uz to purvaino vietu. Ja? Bet nē, viņa ies viņu vietā. Viņa vietā ja? Un tu vienmēr, šitajā vietā ir tas, kad vienmēr mēs redzam to, bet tad tiešām, kāpēc tik muļķīgi, ja? Bet tās ir tās kļūdas, ko tiešām cilvēki pielaiž. Un varbūt mēs tagad ejam tā kā arvien tālāk, un cilvēks sāk attīstīties, sāk domāt. Es ļoti, ļoti ceru, ka visa pasaule arī neskatoties uz šo situāciju, kas patreiz valda un kas liekas pilnīgs neprāts, ka viņi uz kaut kurieni tomēr aizies uz kaut kādu saprātu. Kaut gan ļoti lēnām mums tas iet. Jo tagad studējot šo te Valentīnu, lasot Freimanas Valentīnas grāmatu, un arī tagad Liāna Langa ir ielikusi brīnišķīgi visiem saprašanai Valentīnas sižetā tekstu par to, ka pirms kara, kur Valentīna saka, mēs taču esam ļoti atbalstīti, mēs esam Tautu Savienībā, un Krievija ar Vāciju ir slēguši sadraudzības līgums. Nekas taču tāds nevar notikt. Kāpēc visi runā par to? Paskatieties, kur ir līgumi. Un kas notika? Kas notika? Kas notika. Neiedomājam lieta, kā Krievija var karot ar Ukrainu. Neiedomājam. Kas notika? Ja? Kāda līguma? Otrs ir tas, ko es nesaprotu. Labi, es agrāk teicu blonds soprāns, jā. Bet katru gadu beidz universitātes visās pasaules malās cilvēki, kas mācās politiku, ja, kuri tiek trenēti uz sarunām. Un tagad tieši, kad tās sarunas ir vajadzīgas, neviens uz viņām neiet. Jā. Par kādu saprātu mēs šobrīd runājam? Neiet, jā. Ja? Par kādu saprātu? Kur ir tas, kāpēc mēs mācāmies, kāpēc šie cilvēki tiek gatavoti? Es uzskatu, tas ir pilnīgs fiasko šādā te universitāšu apmācības ziņā un absolūtā nesadarbošanās ar tiešām pasaules politikai nepieciešamām lietām. Es to savādāk nosaukt nevaru. Bet redzi, es domāju, ka visa tā konflikta rezultātā, ja mēs lokalizējam, pieņemsim šo konfliktu, tad es domāju, ka no tās cietušās puses šobrīd tas pārnodarījums liekas tik liels aizvainojums, un viņš ir tik liels, ka tās emocijas viņas ņem virsroku pār to. Tāpēc ir profesionāli cilvēki, kas mācās profesijas, kurām ir jāsakārto šīs lietas, kuriem ir jāiet un tas jāvirza. Ja? Jo, ja viņi neiet uz sarunām vai otra puse neiet uz sarunām, mirst cilvēki. Ko mēs vērtējam šobrīd augstāk? To, ka mums ir grūti aiziet kādu parunāt? Ambīcijas ir augstākas šobrīd. Jā, nevar būt ambīcijas augstākas par cilvēku dzīvībā. Tās ambīcijas ir nepareizas. Ja? Un mēs nevaram sakārtot lietas, kas ir sakārtojums. Pie tam valsts augšgalā jau nav tie dumākie cilvēki. Tieši tur būtu jānoliek emocijas, ambīcijas un jāsāk iet kaut kādas lietas taisīt. Un vajadzētu visiem to kaut kādā veidā veicināt. Ja? Bet tagad ir tāda sevi, ka tad saspītējušies bērni, katrs stāv savā pusē un es nerunāšu, šauj mani nost. Šobrīd ir tā situācija tieši un tāda no režisoriskā viedokļa, ja to paskatās, liekas, tas tā kā es uz tām operām skatos, ja, ļoti bieži, ja. Iet viens galinās pēc otra nost, ja, ka to visu var sakārtot. Un tieši nekas jau nemainās. Vai mēs esam uzauguši uz kaut kādu, acīm redzot, tajā laikā to posmu vajadzēja. Varbūt, kad bija kaut kāds kvalitātes, lai kaut kāda, es domāju, ka pasaulē jau tā māksla, viņa ir kaut kāds virzītājs spēks, lai uz kaut kādu brīdi, kaut kādu soli paiet uz priekšu. Bet man liekas, kad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāiet tas nākamais solis. Ka mēs to upurēšanās lomu esam pietiekoši uzņēmušies, un tagad ir vienkārši jāiet par to, mums tā mīlestība jau sāk atstrādāties. Ja? Bet tagad tā mīlestības joma ir tāda trīs, es mācos tādu vienu psiholoģisku lietu, trīs virzītāju spēki, ja, kas ir agrāk pasaulē bija galvenais
griba, ja? Griba, lai kaut kas notiktu, kas ir dievišķais. Tad ir aktīvā darbība, kas saistīta ar to, lai mēs vispār izdzīvotu, kukainītis piedzimst, un viņi jau kūniņas formā kāds apēd. Ja? Viņam ir jāiemācās izdzīvot, lai viņš nonāk līdz tam, ka viņš tomēr var lidot vai rāpo, ka viņš ir kukainis, ka viņš ar tā soliņas var nolikt. Ja? Tā izdzīvošanas sistēma. Ja? Un tāpat cilvēkam. Mēs jau arī iespējams viens otru tur galinājam, un vismaz tagad kaut kāda likuma tiek sakārtot, ka cietumā par to liek, ja? Vai kaut kā tā. Kaut kas tiek kārtots. Ja? Un man liekas, ka šobrīd tas brīdis, kad vajadzētu sākt kārtot šo lietu, kad vai tiešām ir nepieciešami kari, vai nevar to sakārtot savādāk politiskā veidā, ejot runājoties, kur runājās izglītot cilvēki, kas uz tā ir apmācīti. Ja? Es piekrītu tev, jā, kad droši vien tas nākošais solis, un viņš būtu jāspēr tuvākā laikā, lai tomēr mēs nepielietot masveidu iznīcināšanas līdzekļus, lai kārtot savstarpējās attiecības. Jā. Par to ir tā tēma, un ja mēs paskatāmies, nesaku uz to kā tādu virzītāju spēku, es domāju, ka kaut kādā tajā dievišķā matricā tur ir kaut kāda jēga, kāpēc šobrīd arī notiek tas, kas notiek. Varbūt, ka tā ir vēlme pamodināt tos cilvēkus, lai saprastu to muļķīgo rīcību, ko mēs taisam. Ja? Un līdzvainīgi esam mēs visi. Ja? Jo mēs visi stumjam uz to ieroči. Neražot tos ieročus, un nebūtu šīs te lietas. Taisnība, jā. Ja? Bet mums ir kas? Mums ir nauda. Un tāpēc mēs viņus ražojam. Ja? Un tas liecina atkal par saprātu? Droši vien, ka nē. Ja? Un tie, kas šos ieročus ražo, viņi noteikti ir augsti izglītoti cilvēki ar zinātniskiem grādiem. Ja? Bet tas ir tas, ko viņi prot. Ja? Un viņi ražo gan aizsardzības funkcijas pret to pašu, gan uzbrukuma funkcijas pret to pašu. Ja? Un abos gadījumos viņi nopelna. Vai tas ir cilvēcei izdevīgi? Diezin vai? Varbūt, kad tos pašus līdzekļus var iegūt kaut kādā citādākā veidā. Piemēram, iegūstot kaut tādā augstā izpētē, augstā zinātniskā formā, kas tiešām cilvēkam palīdz, varbūt nevis tam mākslīgajam intelektam, uzaugt uz augšu, bet cilvēkam uzaugt uz augšu. Mēs atkal noņemam uzmanību no sevis. Mēs radam visādus blakus produktus, kas neattīsta cilvēku. Bet iznīcina. Un jā, tas nes naudu, jā, tas ir tā, jā, tā ir attīstība, mēs atklājam, kā tos ieročus var ģeniāli iztaisīt. Bet kāpēc nevar to pašu zinātni pavērst cilvēkam vajadzīgajā virzienā? Kāpēc? Tas ir tik ļoti retorisks jautājums. Es nebūšu kompetents, man liekas, par tevi atbildēt, bet man šķiet, ka tas ir tā, ka tomēr tās ambīcijas cilvēkiem, viņam tomēr ir pat valstu mērogā tik lielas, un tā politiskā vēlme, vai kā viņi pasaka, tā vēlme rullēt pasauli ir tik liela, kad gribas, tātad, ja nevar ar vārdiem, tad ar darbiem un ieročiem panākt to, ka notiek tā, kā es gribu, nevis tā kā tur kaimiņš vai kāds cits. Un tad brauc ar tanku otram dārzā iekšā. Jā. Iet runa pa saprātu. Jā. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, akmens laikam tā ar akmeņiem mētājāmies, nekas nav mainījies. Tikai tagad akmens vietā ir kaut kas cits, tas arī ir viss. Bet tā cilvēka saprāta būtība neizskatās, ka būtu mainījies. Mēs vēl esam iemācījušies, agrāk akmens neko nemaksāja. Skrējām, jau uztaisīja bultus, ja tur pusstundu džeki paslīpēja uzgaļus, ja. Maz nebūtu slikti, ja tagad karot ar tām bultām tomēr. Arī sāpīgi, zin kā, tomēr tur izvelc, tagad viņi ārā. Un bez klīnikas tur, vai... Ja? Nezinu, tā arī vēl tēma, ko es nezinu, ja? Es pieļauju, ka, varbūt tik cilvēcīgi tā kara industrija strādā, ka viņi izdomā tādus mazāk sāpīgus, nonāvējošus, bet mazāk sāpīgus. Iedomājies, par ko mēs runājam.
Ja? Par nāvējošiem līdzekļiem, kas varētu būt kultūras mazāk mēs sāpīgi. aizgājām, lai Ja? kā varētu mazsāpīgāk kādu nogalināt. Visu laiku, kā tas sāc kaut kādā veidā domāt loģiski, ir tāda sapratne nāk, kad, teiksim, es ar savām vokālistu smadzenēm nevaru izprast loģiku. Nav jau loģikas. Un es nevaru saprast, kā var tāda situācija šodienā izveidoties. Valstiskos mērogos. Un ka vispār tas tiek pieļauts. Un ka tiek pieļauts, ka tiek vispār ražoti kaut kādi šitie. Viņi tiek ražoti kāpēc? Tāpēc, ka nav izpratnes par dzīvību, nav cieņas pret pasauli, nav cieņas cilvēkiem pret cilvēku, nav vērtības cilvēku. Jo ražo kāpēc? Tāpēc, ka ir apgrieztais aplis. Ja es neražošu, tad tas ražos un man uzbruks. Ja? Bija pieteikti, ka nedrīkst vairs ražot. Ja, bija noteikts likums. Moratorijas. Ja, kaut kas tu izpildīja, kaut kas tu neizpildīja, kā es saprotu. Ja. Bet tas vienalga, mēs nejūtam cilvēci kā vienu veselu. Tas ir tas ārprāts. Mēs iedalām, tu esi tas, tu esi šitais, un tāpēc tikai tāpēc uzreiz jau sākam bruņoties. Ja vienkārši saprastu, ka cilvēks, un ka vispār mēs visi esam atbildīgi par visu, kas notiek. Mēs esam atbildīgi par to, kas notiek uz zemes. Jā. Mēs esam atbildīgi par to, kā fauna attīstās. Jā. Mēs esam atbildīgi par to, kā cilvēki dzīvo. Jā. Ko mēs lietojam, pat pārtikā. Ja? Mēs gadu varam turēt maizes klaipu, ja? Bet agrāk mēs cepām un normāli viss funkcionēja arī tāpat, un arī tagad būtu. Nedomāju, ka mazāk naudas. Agrāk visu izvadāja, un maize bija laikā sasniedza, un nevajadzēja maizi, kas gadu nepelē nekādā veidā un nepaliek cieta. Ja? Jā. Nu, kāpēc to nevar sakārtot? Tas ir lētāk. Tas būtu tieši tas pats, kas tas bija agrāk. Mēs tieši ar to pašu naudu tiktu galā. Ir kaut kāds skrējiens, kas, visa tie attaisnojuma rezultātā mums stāsta naudu, bet no visa tā, ko viņi liek klāt, tas tik un tā sadārdzinās. Tad noņemt visu to nost, nesadārdzināt to, bet ņemt to visu, kas ir tīrs produkts, kas nestāv 5 gadus. Nu, viss tas tajā pašā laikā, tur ir kaut kāda viela, lai viņi noturētu, kas tur atkal iekapsulē mūsu vai kaut ko tur izdara. Ja? Tas saka, jā, tas nav īsti veselīgi, bet toties tā maize stāv ilgi. Ja? Nu, un visu laiku šī spēle. Mēs vienkārši jūs saprotat, kur mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam spēlē. Spēlē, kurā paši sev sagādājam problēmas. Jā. Un jo tālāk, jo tās problēmas kļūst intelektuāli augstākas, bet praktiski bīstamākas mums pašiem. Es gribētu tev aizvest atpakaļ uz bērnību. Jā. Pirms tikšanās es domāju, kāds tev skaists vārds. Kā vecāki nonāca līdz tādam vārdam? Vai viņi redzēja jau, ka tu būsi uz skatuves vai kā? Esot bijis tā, un teica stāstīja mamma. Bija izdomāts, ka es būšu Simona. Jā. Bet, vecajai mammai laukos bija bullis Simka. Un tētis teica mammai, vai tiešām Simona? Buļļa vārdā tagad sauksim meiti, ja? Un tad, kad jūs esat bijis piedzimus, tad tētis tajā laikā nelaida tēvs iekšā dzemdību namos. Nelaida. Un tētis pie logas stāvējis, un mammai teica, es izdomāju, viņa būs sonora. Mamma saka, kas tas par tādu vārdu? Un tad tētis man bija violnieks. Jā. Un sonora itāliski ir skanīgi. Jā, sonora ir skaļi. Un tikai pielika to latvisko A galotni. Kaut gan ir ļoti interesanti, jo Amerikā ir tuksnesis. Tāds rajons Sonora. Viņš Meksikā ir. Jā. Robežojās ar Kaliforniju. Jā. Un otra vieta ir Puccini operā. Meiteni no rietumiem, laikam, ir puiša tēls, kuram ir iesauka Sonora. Jā. Tā kā es neesmu vienīga, bet Latvijā es biju pirmā. Bet ir vai tad vēl kāda? Tagad ir, tagad ir. Jā. Bet Latvijā es biju pirmā. Un tā mamma teica, protams, pie tā loga, saka, jā, labi, tas der. Un tā es kļuvu par Sonoru. Ļoti, ļoti forši.
Tur Meksikā it kā viņš pat tas vārds sonora ir tai konkrētai vietai, kā tu pieminēji, tas tūkstnesis, jā, bet tur arī bija kaut kas ar skaņu saistīts. Jā. Viņš mētājot rudenī smilts pa gaisu. Tad no tās skaņas. Bet man amerikāņu draugi pat ir atsūtījuši tur to vietu, kur tas uzrakstīts sonora. Tā norāda, ka te sākās. Es teicu, iešu ņemt nodokļus tagad no tūkstneša. Esot bezgalīgi skaista vieta īstenībā. Ir bijis doma aizbraukt? Nu, kaut kad jau vēl man laiks ir. Es noteikti aiztastos tos aizbraukšu, kaut kad aizbraukšu. Apskatīties, ja būtu tāda vieta Māris vai Tūkstnesis vai Kalns vienalga, es noteikti aizskriet apskatīties, kāds viņš izskatās. Jā, izbrauc, laba doma. Tas man pat nebija ienācis prātā. jo es sapratu, ka tur ir ļoti skaisti. Kāda nākotnes plāna vēl? Tā stāsta, ka nevajagot pa viņiem stāstīt. Nevajag, jā. Labi. Jo tad vieglāk ir izpildīt, jo savādāk ir jādomā kopā ar visiem, vispārējie sāk domāt tavā vietā. Es gribu pati domāt. Superīgi. Nu ko, paldies liels, kad atnāci pie mums ciemos. Paldies. Mēs tad, es atgādināšu visiem skatītājiem, ka 19. aprīlī, 17. aprīlī visiem ir obligāti jāierodās uz Vef kultūras pili, uz jaunās izrādes Valentīna. Artura Maskata Valentīna pirmizrāde, jā. Pirmizrāde. Kā man patika, ka tu teici obligāti. Obligāti, jā. Es domāju, ka jums noteikti būs anšlags, kā mēdz teikt, jā. Lūdzu. Jo man liekas, ka cilvēki ļoti daudz šobrīd, kā lai saka, tā kā skatās tādas mūsdienīgas risinājumus. Savādākus risinājumus. Protams, klasika vienmēr ir klasika, klasiskais uzvedums ir klasisks, bet no tā, ko tu pastāstījies, secina, ka tas ir tāds jauns risinājums un viņš ir interesants. Es vēl gribu pastāstīt, kas ir ļoti interesanti, tieši strādājot pie šā darba. Šobrīd liekas neiedomājami. 14. jūnijā izveda 1000 latviešu. Es tagad nepateikšu, bija 24 vai 16, kur tur bija, pēc tam izveda vairāk, laikam, tur pirmie bija. 14. jūnijā izveda. 1. jūlijā ienāca Wehrmachta karaspēks. Jā. Tad tas viss beidzās. Vajadzēja noturēties 2 nedēļas. 2 nedēļas vajadzēja dzīvot mežos. Kurš to zināja? Un iedomājieties, ar kādu steigu tas tika izdarīts. Un pēc tam, protams, sākās, ka ienāca 1. jūlijā ienāca Vācu armija, augustā lika jau visiem ebrejiem dzeltenās zvaigznes salikt. Oktobra beigās visus, iedomājieties, ienāk mājās, latviešus izsūtīja, mēs arī nezinām, kas notika pa ceļam, kas notika tur. Tepat nekur neveda. Uztaisīja Maskavas Forštatē geto. Oktobra beigās aizveda. Ja es nemaldos, 26. vai 28. novembrī apšāva pirmos, un 8. decembrī apšāva otro daļu, kas ir 30,000 cilvēki no Latvijas. Atstāja tikai spēcīgos vīriešus, kurus varēja izmantot darbos. Un operā ir tā vieta, kad ģimene nošauja uz vietas Valentīnas, tā kā, kamēr Valentīns slēpjas dzīvoklī. Bet, lasot grāmatu, viņu aizveda uz apcietinājumu, jo viņš slēpa Valentīnu par to. Un viņam nevarēja pierādīt, jo tā arī Valentīna nenoķēra, respektīvi nebija pierādījums, ka viņš viņu slēps. Un viņi jau taisījās laist mājā, bet saslima tajā pusē, kur viņš dzīvoja, ar difteriju cilvēki. Un kā ārstēja difteriju? Nošaujot. Te jūs iedomājaties, tajā laikā, cik maza vērtība bija cilvēkiem. Varbūt šobrīd, es ceru, ka nenotiks kaut kādas tādas lietas izsūtīšanas un kaut kādas pilnīgas nācijas iznīcināšanas, ja, bet paralēli karam. Ja, es ļoti ceru, ka tas nenotiks. Bet ja vēsturiski tā ir noticis, pats pēc visiem draudzības līgumiem, kāda mums ir garantija, ka šobrīd kaut kas tāds nenotiks? Nav. Garantijas jau nevienam nekad nav.
Un mēs runājam par kaut kādām lietām. Tāpēc es saku, es vienkārši strādājot ar šo darbu, es saprotu, cik cilvēki, cik mēs esam neapzināti. Daudzi pat nesaprot, ka viņi ir ļauni. Jo viņi vienkārši skrien kaut kam līdzi, nostājas kaut kādās pusēs vienam pret otru, skrien līdzi un aizmirst, ka cilvēks ir cilvēks. Jā, ja tev uzbrūk, protams, dot pretī, ja tā ir cita tēma, bet vai tiešām nav cilvēcīgu risinājumu? Ja? Nu, es teiktu vienkārši, šis laiks ir tāds, kas liek ļoti domāt par to. Un tās 2 nedēļas, kas bija tad, iedotas latviešiem, kas varēja nenotikt. Jā, Valentīnas ģimene atmuka no Vācijas, jo tēvs tur strādāja kinoindustrijā. Un ļoti daudz ebreju tajā laikā strādāja Vācijas kinoindustrija bija daudz augstāk tajā brīdī nekā Amerika. Un principā Holivuda kļuva par Holivudu tad, kad no Vācijas aizmuka tie daudzie. Un viņi aizmuka atpakaļ uz Latviju, Valentīnas ģimene, cerot, kad tas fašisms neienāks iekšā. Diemžēl viņš ienāca. Viņš ienāca tik strauji tajā brīdī, kad vēl izsūtīja latviešus, viņi nevarēja iedomāties. Pagāja 2 nedēļas, un tas skāra viņus. Cik ātri mainās vēsturiskās lietas. Mums liekas, ka tas ir kaut kāds samilzumi kaut kā. Tas notiek šitā. Notiek šitā, un vienā dienā ir 24. februāris. Ja? Un viss mainās, tev liekas, kā? Tas vispār neiespējami. Ja? Mēs neko nezinām. Viss notiek vienā dienā. Tas ir minūte. Ja? Un ja mēs joprojām reaģējam tik ļoti tā nesaprātīgi, tad kā, labi, es negribu par skumjām lietām, bet vienkārši tādai sapratnē par to, kā notiek vēsture un kas notiek šobrīd, lai vienkārši mēs sāktu bišķiņ kontrolēt savas domas, savas dusmas, savas kaut kādas rīcības, arī mazākos formātos, ja? Arī valstiskā mērotā, kaut kā cienījam varbūt arī savus cilvēkus. Ja? Jo tas, ko es šobrīd no mūsu politiķiem vēlētos, tomēr, ka viņi iestātos arī par mūsu valsti nedaudz, par mūsu cilvēkiem. Mēs neesam bezizmēra. Ja, ja tu redzi, ka daudzi skrien kaut kur citur, jo vienkārši nevar izdzīvot. Ja es esmu mūziķis, es nesaprotu, bet ja blakus valstīs ir tāda nodokļu sistēma, ka mūsu cilvēki, kas grib vēl kaut kā uzturēt šeit savu biznesu, pierakstās tur uz nodokļu sistēmu, tad varbūt, kad ir vērts izdarīt kaut ko ar to nodokļu sistēmu tādu, lai viņiem būtu vēlme atrakstīties atpakaļ. Un es domāju, es neesmu matemātiķis, bet es domāju, kad mēs iegūtu daudz lielākus nodokļus atpakaļ, ja mēs saprātīgi uztaisītu nodokļu sistēmu, ka cilvēkiem būtu vēlme atgriezties šeit. Un nezaudēt tos daudzos cilvēkus, kas aizmūk projām, tas vienkārši vajag izdzīvot. Tur pat patriotismu nav runa. Pa kādu patriotismu, ja tu nevari bērnu skolā aizsūtīt. Jo viss ir dārgi, viņam pusdienas arī jāēd. Jā. Viņam ir jāapģērbjās. Ja? Tā ir tāda smaga lieta, par ko es ļoti gribētu, ka mēs domātu ne tikai par visu pārējo, ka mēs bišķiņi iekoncentrētos uz saviem cilvēkiem un saprastu, ka no tā, ka vēl uzliks lielāku nodokli, vēl uzliks lielāku samaksu par komunālajiem maksājumiem, par zemes nodokļiem, nepavilks to visu cilvēku. Tā sistēma sabruks. Izdariet tā, lai viņi pavelk, lai gribās to darīt, jo lai beidzot saka, mēs ejam atpakaļ uz Latviju ar visiem saviem nodokļiem. Ja? Tas jau viss būs iespēja. Kāpēc tas nenotiek? Es tiešām nesaprotu. Vai tā ir atkal apziņa? Taču valsti vada gudri cilvēki. Mēs īsti šeit nepieņemam lēmumus. Es saprotu, bet valstiskā mērogā līdz ar to kādam... nav šobrīd mūsu... Nav šobrīd, diemžēl. Es nedomāju, ka viņi varbūt negrib vai kādi vai šādi, bet nav šobrīd tāda politiska spēka, kurš tiešām gribētu pat apzinoties to, ka viņam varbūt par to būs pa galvu vai par ko, bet ka viņš būtu gatavs
šīs te valsts un iedzīvotāju labā spērt tādus soļus, kur varbūt kādam ārpusē nepatiks. Kāpēc Igaunijā un Lietuvā ir? Tas ir labs jautājums. Un tas ir, es sapratu no tavas puses, ka tas ir tāds, kā zināmā mērā novēlējums mūsu skatītājiem, gan arī politiķiem vairāk aizdomāties par to, kas mēs esam, kas būs rīt. Kāpēc mēs vienmēr sakam, mēs nevaram? Kāpēc mēs vienmēr sakam, mēs esam atkarīgi? Jā, mums ir atkarīgi, mēs esam savienībās visādās, bijuši un visdrīzāk arī būsim, jo mazas valstiņas pastāvēt vienām ir grūti. Ir likumi, ko respektējam tur, bet lūdzu domājam arī par saviem cilvēkiem. Jo drīz jau nebūs ko pārvaldīt. Tie 100 cilvēki pārvaldīs 60 cilvēkus, tad būs forši. Tas ir, es atceros tās dienas, kas, man kā uzņēmējam likās tik ļoti dīvaini. Mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Pēkšņi mums pateica, ka pienu jūs ražojat pa daudz, cukuru jūs ražojat pa daudz, visur salika kvotas, cik mēs vispār drīkstam ražot. Un tad es sēžu un domāju, es esmu uzņēmējs, es esmu ieguldījis līdzekļus, lai man būtu uzņēmums, man ir ganāmpulks un tā tālāk. Man tagad pasaka, ka es ražoju pa daudz, bet come on! Visu laiku no visiem stūriem skan, ka cilvēki dažādās pasaules malās mirst badā. Viņam nav ko ēst. Kāpēc man neļauj ražot? Kas notiek? Kāpēc es nevaru ražot? Pie tam vēl, ja mēs saražojam daudz, tas ir lētāk, mazāk pašizmaksas. Mums paņem to visu nokāvu. Zini, Gaira, man ir aizdoms, ka tajā sākuma posmā, tā, ka mēs beidzot kļuvām pa Eiropu, uz Eiropu, aizbrauca, un tāpat mums bija ministri, cilvēki, kas neprata angļu valodu. Un, respektīvi, tajā politikā tur jau ir tas, ka lielākie tie dīli notiek vakariņās pēc pasākumiem. Un tad tu ej un runā un sarunā sev lietas. Bet ja tu nevari sarunāt? Tas šausmīgi viegls risinājums izklausās. Attaisnojums, es nemācēju angliski. Un tas ir tikpat muļķīgi. Un es domāju, ka diezgan liela jēga ir tieši šai te lietai. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs sūtam tos, kas saprot, ko cilvēki runā tur, kas var iziet uz kontaktiem un kuriem ir vēlme. Sakārtot var visu. Grieķija visu laiku laiž visu tintē, neko nenomaksā un viņiem visu piedod. Viņi daudz. Tātad mums piedot ir daudz vieglāk, jo mēs esam maz, mums ir mazāk jāpiedod. Vienkārši, tīri, bet tu domā tā kā biznesmenis. Ja tā domātu mūsu politiķi kā biznesmeņi, viņi nevis nojauc šķūnīti, bet viņi no vecā šķūnīšu materiāliem uzliek tur jaunu vurstu, sasit viņu kaut kā savādāk kopā, lai viņš turās, un tev ir tas pats šķūnītis, tagad tikai jauns, tu viņus nokrāsoši, jo tev ir kaut kādi materiāli, kas ir derējuši. Bet mums visu zazdumj zemē, un tad visu pērk pa jaunam un visu tais. Ja miljoni ir ar ko mētāties, ok. Ja? Bet šobrīd mēs neesam tādā stadijā, ka mēs varam mētāties. Mēs nezinām, kā mēs apmaksāsim savus parādus šobrīd. Un nevar to visu nobalansēt tikai uz to, ka tagad no visiem, no tevis kā biznesmeņi, no vēl citiem paņems un tagad pateiks, zini, nebūs tev vairāk tā. Ja? Godīgi sakot, mums ar tādu administratīvo slogu, ar katru gadu tas sloks palielinās un vieglāk nepaliek nemaz. Un es bieži vien domāju, vai es saviem mazbērniem varētu pateikt, ej uzņēmēji darbībā. Un man jāatbild pašam sev, droši vien, ka nē. Bet kur citu lietu, kur tas nav? Kur tas nav? Es teiktu, ka ir vietas, kur pieņemsim, labi, nav varbūt tas veiksmīgākais piemērs, bet es laiku pa laikam braucu, piedalos starptautiskās izstādēs un ceļoju pa pasauli. Un tad ar kaut kādu gadu starpību tāpat tās ir nācies būt tais Emirātos un Dubajā. Viņi ir tuksnesī. Labi, visi saka, ka tā ir naftas nauda un tā tālāk, bet viņi ar savu filosofiju ir spējuši piesaistīt tādas investīcijas. Un tā ir zināmā mērā arī nodokļu politika. Un tur viss notiek. Tuksnesī. Es neticēju pirms 10 gadiem, ka viņi izdzīvos. Kas tuksnesī var izdzīvot? Tur viss notiek. Tur cilvēki iet, tur investē naudu, tur būvē, tur ražo, tur jau ir come on.
Tūkstnesī. Jā. Es kaut kādus 15 gadus līdz 18. gadam, 19. 18. gadā, jā, diezgan ilgi, gandrīz gadā reizi braucu uz Ķīnu. Un es katru reizi, braucot uz tām pašām vietām, biju pārsteigta, cik ļoti tur viss ir mainījies. Vienkārši gads, un tā ir neiedomājama izmaiņa. Un pēc tam pēdējos 2 gadus mēs bijām tādā Šeņžeņa, laikam tā bija, pie Hongkongas robežas. Tur ir tilts, 3 kilometru tilts. Ļoti attīstīts un viss, jā. Pilsētai 30 gadu. Un es teikšu, ka vieta tāda, kā Florida aptuveni, ja, augšceltnes tādas, ko es domāju, kā var 30 gados kaut ko tādu. Visi dārzi iekopti, tur parki, viss zied, viss ir tik sakārtots. Cilvēki, jā, viņi strādā, tur teiksim, tam cilvēkam, viņi ir ļoti tendēti tieši uz darbu. Tā politiskā sistēma ir uztaisīta strādāt. Jā, ar to viņi tā kā sevi pierāda. Jā. Bet tam reāli ir, varbūt tās, jā, kaut kādā veidā mums var nepatikt, ka tas ir tik ļoti daudz, jā, vai kaut kā tā pie mūsu eiropiskās domāšanas, bet viņi tajā sadzīvo, jo viņiem tā ir vērtība, ka es strādāju, ka es esmu biznesmenis, ka es varu to visu izdarīt. Ja? Un katram jau ir kaut kāds no tās nabadzības, no kā viņi iznāca ārā. Ja? Viņiem tas darba, tā vēlme, viņiem pat varētu būt, jo viņi apliecinās tagad tā. Ja? Mēs domājam, cik tas ir traki, ka šitā, ja? Bet viņiem tas nav traki. Viņi saprot, ka tas ir pareizi. Viņiem pašreiz ir radusies tā situācija, kā tu teici, ka viņi pacēlās no nekurienes. Jā. Un viņi šobrīd jūtās zirgā, un viņi uzskata, tad, ja mēs esam zirgā, tad ir jādragā. Un tu ej pa ielām, un viņiem ir ātrvilcieni. Es pirmo ātrvilcienu braucu savā mūžā. Ja? Tur nav vajadzīga vairs lidmašīna. Tu iesēdies 350 km/h, un tu esi tur jau. Nepiemini vilcienus. Mums arī ātri vilcieni ir Vivi. Jā. Tur arī vajag būt. Vesela anekdote jau ir par to. Atkal runa ir par saprātu. Kā tā var notikt? Tu tomēr nespēlēs. Tu vari nokļūdīties, nopirkt nepareizo kafijas automātu. Ja? Bet te taču ir... Tiešām var tā pokeru paspēlēt, ka uzliksim visu sanāks, nesanāks, jebkā. Nē. Tur to nevar neviens. Es nezinu, vai viņi paši vispār var to izskaidrot, kā tas ir noticis. Cilvēki ceļ savu māju un nepārbauda no kādiem materiāliem, ka viņiem tur vajadzēs dzīvot. Bet ar valstisku naudu, tas tā neskaitās. Es šito nesapratu. Nē, tur ir ļoti tumša bilde, jo principā jau jebkurā gadījumā, ja es pasūtu vienalga kur kaut ko, šī gadījumā tie būs vilcieni, tad es uzrakstījis, ka viņi darbosies tādā un tādā temperatūra diapazonā, ka būs jābrauc pa tādām un tādām sliedēm, kad ir tāda un tāda klimatiskie apstākļi. Un, ja ir runa par Čehiju, tad tas nav nekāds kosmos, kur viņi vispār nesaprast, kas te notiek. Ja? Man ir ļoti daudz jautājumu par šito. Ja es kā uzņēmējs, ja es tā strādātu, tad arī tā visi sklapēja bodciet. Mums ir ļoti daudz jautājumu arī par 180 gultiņām. Un daudz lietas. Es domāju, ka šis ir līdzīgs jautājums. Ja? Ko tā arī neatrisinās, visdrīzāk. Ja? Mums stāst, atkal, ka mums visiem pārējiem ir jābūt perfektiem, jums jānomaksā nodokļi perfekti, pa kuru nodokļu nomaksā to naudu, var neperfektas lietas bīdīt, ja? Un kuras var nepārdomāti izsviest ārā. Bezatbildība. Bezatbildīgi izsviest ārā. Nav no manas kabatas, ir arī no tavas kabatas. Tu arī maksā nodokļi un ir no mūsu kabatas. Tieši nav. Tā kā, atkal apzinātība. Un mēs tādās smagās tēmās iebraucām, bet laikam tas laiks tāds. Man bija interesanti, viens politiķis izteicās tā vienā diskusijā, kad viņam teica, kad mēs uzņēmēji jau patiesībā jums maksājam algu. Jā. Nē, atbilde bija nē. Es maksāju, man maksā algu valsts un es maksāju no viņas nodokļus. Tā ir viņa atbilde. Tātad cilvēks principā vispār nesaprot, no kurienes rodās valstī nauda.
Nu, es teiktu, ka šī ir ļoti jauka atbilde, tad varētu veidot tādu biznesmeņu kopu, kur teikt, ok, mēs strādājam un mēs neņemam vairāk no valsts naudu. Mēs neņemam. Mēs tagad uztaisam savu kopienu, kur kopienā mēs iemaksājam naudas un taisam savu pašpārvaldi paši. Vai ne? Ja? Un tad paskatāmies, no kurienes viņi ņems līdzekļus, un jūs nemaksājat viņiem, jo jūs pilnībā sakiet, ok, mums vairs nevajag jūsu pabalstu. Mēs turpmāk paši. Jā. Mēs taisam savu grupu ar savu sistēmu. Varbūt tad kāds sāks domāt. Jo reāli, ja tu izej no sistēmas ārā, saka, ok, nevajag man pabalstu vairāk. Es arī par savu pensiju turpmāk atbildēšu pats. Jā. Ja? Piemēram, daram tādu sistēmu. Līdz ar to man to vairs nevajadzēs. Es nopērku savā kopienā savu mašīnu, ja? Un mēs izbraukājam. Ja? Un tālāk, tur, kur es lietošu sabiedrisko, teiksim, tramvaju, es jau tāpat maksāju. Ja? Vienkārši paskatāmies uz to no šāda viedokļa. Jā, nepieradināti, bet principā, ja viņi saka tā, tad, kāpēc nē? Jūs jau varat piekrist. Ja? Labi, mēs vairāk nē. Ok. Labi Sonora. Vēlreiz paldies. Jā, paldies, jā. Mums būs 2 daļās droši vien tad mūsu raidījums. Jā. Un neaizmirstiet par 17. aprīli lūdzu VEF kultūras pilī opera. Opera, jā. Opera Mono-opera. Mono-opera Valentīna. Paldies liels, paldies par reklāmu. Paldies.